Nu ko, labrīt. Trešajā copas vlogā. Šorīt mēs braucam uz vienu foreļubīti ar mērķi noķert foreles. Skatāmies video turpinājumu, skatāmies būs, nebūs foreles. Varbūt kādi citi piedzīvojumi pa ceļam. Un nesaks, kā vienmēr. Nu ko, beidzot esam tikuši klāt pie upītes. Ujā. Līmenis ir kritiski zems. Ļoti zems līmenis. Šeit izstāsta pēc kāds bedrs. Nevar saprast. Monkey. Fuck, okay. O, ir. Asaris. Asarīts. Labs. Pirmā dienas zivs ir krastā. Tā. Šāds te smukulīts. Ļoti smuks eksemplāriņš. Pa dzīvnieku. Laidīsim vaļā. Pirmo video daļu es filmēju nepareizajā formātā. Tā kā cerams, ka tas gluži baigi neko daudz neietekmēs. Iemetīsim te vēl vienu reizīti. Mēģināsim tajā stūrītī. Jā, gluži nesanāca, bet nu labi nekas. Un tad dosimies uz priekšu, meklēsim vēl šādas te bedrītes smuks. Šeit mēs esam saskārušies ar pirmajām problēmām. Jo, nu, es esmu palicis bez zābaka, un otrs jā, sūdiem apgānīt. Ai. Lieta, ko es nedaudz nožēloju šodien, ir tāda, ka man nav brīnamais. Un es teikšu godīgi, johaidi arārā. Bet nu, neko darīt. Oi. Jādodas tik uz priekšu, caur džungļiem. Pēc tam jāpārbauda ērces, noteikti. Nu, neviens nesēž. Stūrītī kaktiņā. Smuku vietiņu. Neviens nav mājās. O, super monkeys. Nav neviens.
Vēl vienu metienu, tad jādodas uz priekšu. Nav neviens. Neviens nav mājās. Man ir tāda ļoti ideja, interesanta. Šeit ir tāda bedre, kur iemest nevar. Gumijas zivtiņas man arī nav. Bet tā ir mana problēma. Varbūt viņi paņems tāpat. Nē. Tā bija forela. Jā. Jā. Varbūt tajā vietā kāds sēž. Stipri šaubos. Bet neiemetīs, neuzinās. Uj. Nē, tur laikam neviens nesēž. Lapiņa jānokrata. Nevar nokratīt, var nokratīt. Jāapmēģina tajā kaktiņā iemest ideāli. Nu, kāds ir mājās? Nav neviens mājās. Labi, jādodas uz priekšu. Nē, būtu. Tev foreli tikko ņēma. Tā bija normāla arī. Es paņemšu, palaid uz leju. Palaid uz leju, es auklu paņemšu. Tā bija foreli, Gustav. Viņi varbūt vēlreiz ņems. Uzmanīgi, es uzfilmēšu. Met uzmanīgi. Met turpat tajā stūrī. Tas bija ideāls metiens. Es domāju, viņi ir izsalkusi, viņi varētu vēl vienreiz paņemt, jo viņi bija normāli. Jā, tev vajag uz to tālo stūri tēmēt. Viņi tur zem tajām zālītēm sēdēja. Labs, tin. Varbūt viņi dabūja pa zobiem, bet tā bija normāla. Tas bija normāls tesiens. Nekas, tin ārā, kaut augšā. Iemet tur vēlreiz. Gandrīz, jap, tin. Bļā. Kā tu tā nolari? Nē, tuvāk baigi. Tu vari sabiedēt viņu. Met no distances. Tas bija labs. Gandrīz. Pagaņš sapinies. Vai, jā. Tas bija bišķi pa to. Met uz to tālo, tur, kur pirms tam met. Blakus tiem zāļu pudurim. Ideāli, tin. Jā, man tā liekas, viņi pa zobiem riktīgi dabūja. Tu viņu sajūti uz kātu? Es pamēģināšu iemest. Bet tā bija normāli, jā. Labs. Zars, jā. Jā, bet pirms tam tā bija zivs. Gustavam tur tikko norāvās viena ļoti smuka strauta forelīte. Ai. Kas tas bija? Uj, tur ap stūri arī baigi labi izstās. Tas bija labs. Johaidī! Turi. Velc viņu te. Dod. Ak, Dievs, Gustav, tu esi dzīvnieks. Ak, Dievs. Gustav, tu esi dzīvnieks. Tā, es tev iedošu somu. Paņem plaķenes uzmanīgi. Saslipinošu rokas vairāk. Ak, Dievs, kas par foreli. Jā. Viņš tā ar mēra forele. Ej, tu Gustav, es negribu lamāties, bet ej, tu mēs uztaisīsim tev bildi foršu. Tātad Laid vaļā, pagaid uzfilmēšu.
Nu, ko Gustavam pirmā strauta forelīte. 35-40 centimetri. Ej, tu nost. Aiziet, laižam vaļā. Lai viņa peld. Kas pa dzīvnieku? Ej, tu nost. Vienkārši klase. Kā jūs redzējāt, Gustavs izvilka PB foreli. Mums nav ne mērlenta nekas, bet 35 centimetri tur stabili bija. Varbūt pat tie paši 40, trekna, masīva. Un viena lieta, ko es nedaudz nožēloju, es nepaņēmu mazo sačoku. Tā kā, ja jūs maucat forelēs, atcerieties paņemt to mazo sačoku, jo pēc tādām upītēm, kur tie krasti ir tādi, kādi ir, viņš noder 100%. Un tos priekšdienām es ņemšu vārā. Turpinam ķert foreles. Gustav pagājuši uz priekšu, un te ir ļoti liela bedra. Un tieši koks nokrits plakus. Bet tie mazie zariņi traucēs, pamēģināšu viņu nolaust. Un tad iemest. Te ir tāds foršs koks. Un forelēs mokšķerējot ļoti vienkārši. Uzliec otrā izmēra rotiņu vai trešā, nu pēc izjūtām godīgi sakot. Mums abiem ir uzlikts otrā izmēra rotiņš. Un vienkārši strādā gar bedrītēm, foreļu upēs vai gar tādām zālītēm šitādām te, kur ir dziļāks. Mēģina vilkt gar viņām un tur viņas arī dažreiz sēž. Tā kā foreļu sopa ir tāda ļoti delikāta nīša, es teikšu godīgi. Kī metiem zem kociņa. Nav neviens zem kociņa, what the fuck? Nevar būt, neticu. Vēl viens zem kociņa. Nu, tur jābūt kādam. Es apstīšos pēc tam. Starp akmentiņiem. Un nav neviens. Starp akmeņiem tieši. Tur koks nav gadījumā. Šitā ir neiespējamā misija. Iemest šādā te bedrē. Ai. Ja tur kāds sēž, tas ir crazy. Paga. Tas ir unreal. Bet tur arī noteikti kāds sēž. Koks. Skatās, ka tur ap stūri ir ļoti forša vieta, kur varētu kāds zivtiņi sēdēt. Kādu foreli, cerams. Tā kā tiksim līdz turienei, izmētāsim šo te rievu. Bet man tā liekas, te neviens nesēdēs. Varbūt tikai tajās lēpītēs vienīgi. Bet foreles tāds cimperlīgs, viņas parasti nenāk ārā baigi. Nav tāda baigi iznāciena. Tur ļoti labi vajag iemest, lai noķert forelīti. Jā, dosimies uz priekšu. Vēl viena skaista lieta, ko var redzēt pie dabas. Ir meža iemītnieki. Šeit mēs varam redzēt vienu vardi. Ja nomaskējusies viņa fona. Viņa čilo. Netraucēsim, iesim tālāk. Šī upe ir pārvērtusies par džungļiem. Mēs iesim pa upi tagad. Ūdens ļoti dzīdrs atvēsinoši, tas ir forši. Strauts. Forša lieta, ejot gar foreļu upēm, ir tāda, ka var sastapties ar meža labumiņiem. Šeit mums aug meža avenītes.
pielas saujiņu ar avenītēm. Oi. Un galīgi cita garša. Nav kā tās sapotātās Rimi avenes. Nav šeit, protams. Bet, nu, dabas manta ir laba manta. Te vēl ir jānolas odziņas. Un tad var turpināt copēt. Jāiestiprinās, protams, ir pirms copītas, copas laikā. Un jānoķer vēl kādu forelītu. Aiziet. Kā foreles man vēl nav. Man ir pirmās tiesības pie šīs te bedres. Neliela bedrīte. Varbūt šeit ir kāds pumpainais iemītnieks. Varbūt arī nav. Bet nu, to nekad nevar zināt. Jāizmētā smuki pa visiem maliņām. Visām maliņām. Un tad jāskatās. Šodien man rāda klasi. Tagad viņš ir noķēris citu pumpainu zivtiņu. Paga necēl viņu tā varbūt. Viņš ir noķēris līdaku. Fočēs vai ne? Uztaisīt bildīt. Nevajag? Labi, atlaišanas video. Vum, un aiziet. 3 sugu zivis vienā foreļupē. Viņš tur vēl vienreiz iemetīs. Viņš jūtās negants šodien. Labs. Tā kā tīri interesanti cope. Ļoti interesanti. Visus plēsēju sugu zivis pa lielām, atskaitot zandartu, ko zandarts darītu strautu foreļupē. Un vēl ir tāda līdzīga raudai viena, bet es neatceros, ka viņa sauc. Bet to mēs neķeram. Tā kā ļoti skaista diena copē. Vienkārši 2 akmeņi, izmest viņiem cauri, izvilkt cauri, noķert zivi un tad doties tālāk. Plāns ir neizdevies ar pirmo metienu, bet varbūt ar otro aizies starp akmeņiem, tinam. Kā tur nav neviens. Otrais starp akmeņiem. Tinam, nav. Trešais starp akmeņiem. Un nav nekas. What the fuck? Tas ir crazy. Ko tu smejies, Nu, ko esam nonākuši bedrē no otras puses. Cerams, ka ar savu kustību pa ūdeni es neesmu neko tur sabiedējis. Jāmet tik iekšā sulā. Un es noķeru lapu. Kas ir forši. Nevar būt, ka tajā bedrītē neviens nesēž. Cerams, ka saknē neiemetu. Lapā gan es iemetu. Labi. Tas gan bija sūdīgi. Es pat zaru noķēru. Tagad es noķēru lielāku zaru. Bļāviens, nu. Nevar dzīvot mierīgi. Jāmet ir kokos. Koki vairāk nekā zivis šodien. Haidī. Nu jā, ja tā kāds bija, tad es viņu tagad noteikti pamodināju ar savām filigrānajām mešanas taktikām. Tas ir labs. Pie šī mēs arī šo klipu taisam ciet. Cope iet uz noslēgumu pusi, jo tagad ir vairāk sākusies tāda ēšanas daļa. Cope vairāk nav. Mēs aizgājām upē uz augšu vēl. Tur bija bebru dambis, šāds te smuks melnīts. Tur tajā sniedrēs iekšā bebru dambis. Bebrs tur normāli saracies.
Viss bija izdīvi, godīgi sakot. Nu, maigi sakot. Tā kā tulīt būs kopsavilkums. Nu ko, trešais copas bloks pa lielam ir noslēdzies. Vēl ir plānā piestāt vienā bedrītē. Bet, ja tur nekas nebūs, tad tas atkritīs no vloga. Īsumā par copīti. Viens asers, viena līdeciņa un viena masīva forela. Tā kā copa izvērtās ļoti labi. Un uz ko mēs mētājām? Personīgi es mētāju ar šido te otrā izmēra Blue Foxiņu ar pumpiņām. Un Gustavs līdināja bronzas Blue Foxiņu, arī otrā izmēra. Un uz to viņš arī noķēra to bombīgo foreli. Un vēl viena tāda smuka viņam arī norāvās. Tā kā es teiktu, ka copa un diena ir izdevusies. Un tiekamies nākamajā vlogā.